dziedāt vai dejā izdejot? Vai var cilvēka dzīvi ieteikt lapusēs un ielikt vienā grāmatā? Var. Jo manās un, jau arī jūsu rokās ir deju skolotājas Dzidras Rubenes mūža darbs un viņas mūžā paveiktais. Viņas devums latviešu tautas dejai, cilvēkiem, Madonai. Visa Madona dejo. Man gan gribētos teikt, ka šovakar dejo viss Madonas novads, jo klātesoši ir dejotāji ne tikai no Madonas, bet arī no visa Madonas novada. Un es gribētu domāt, ka zālē noteikti no visas Latvijas. Jā, jūs varat mani palabot, protams, bet man ir tāds pieņēmums, ka šī ir pirmā grāmata Latvijā, kura savus atvēršanas svētkus svin ar deju. Jā, un tāpēc es jūs visus kopā aicinu ar mums vērt vaļā šo rudenīgās nokrāsas grāmatas vāku un ieskatīties skolotājas Dzidras Rubenes dzīvē, dejās, dziesmās, stāstos, komentāros, un kas to zina, varbūt arī viņu pašu mēs sajutīsim klātesoši. Tiešām stāvs skaits dabas viens, kas prasīs no visiem labu gribu un daudz enerģijas. Tādēļ jāstrādā ļoti daudz, iekļūtīgi un uzmanīgi. Un tādēļ jāstrādā un jāmēģina vēl un vēlreiz. Mēģināsim, jā. Viss tā, ka ir un sākam, jā?
ģimenes pieredze ar atvasaru ir šāda. Tie, kuri iesāk dejot, tur arī paliek. Arī tie, kas uz turieni aiziet nejauši, jo deja, tā sakot, ierauj sevī. Daudziem tajā laikā tas bija lielākais un varbūt vienīgais prieks. Tur viņi kļuva par personībām. Rubene vienmēr atrada pareizo repertuāru atbilstošiem cilvēkiem. Viņa juta katru dejotāju. Kad tu gadu gaitā pazīsti viņus tik smalki, tad zini, kā runāt. Kam vajag stingrāku vārdu, kuru vajag uzslavēt, kuru atčudināt. Katrs koncerts kā stāsts. Tas nebija vienkārši deju savirknējums. Un katra deja vesela attiecību pasaule. Viss, kā dzīvē, tikai dejas solī uz skatuves.
Skolotājai Rubenei bija savi zelta likumi. Jādejo uz augšu. Tas nozīmē, ka tev ir jāstaro, tev ir jāsmaida un jādod enerģiju uz āru. Jāskatās tajā punktā, zāles dziļumā, tā it kā tu gribētu viņu nohipnotizēt. It kā tu dejotu tam vienam skatītājam tur zāles dziļumā. Un tā no visas sirds. Otrais punkts. Paskatāmies pa labi, pa kreisi, pasmaidām viens otram. Otrais punkts ir partneris. Patiess, atklāts, sirsnīgs smaids un tā, lai pašiem nav kauns. Galva augšā, stalta stāja un lepnums skatienā. Tā mēs atceramies Dzīdras Rubenes teikto un mācīto. Viņa izaudzināja arī jaunus deju skolotājus un rūpējās par visu novadu. Viņai sevis nebija žēl, viņa padalījās ar ikvienu. Tagad es aicinu paklausīties 2004. gada koncerta ierakstu un viņas dejotāju Rubenes skolas izskoloto skolotāju komentārus par zelta likumiem dejā. Skolotāji nekad mums nedzina akli dzīties pēc dejas tehnikas, nekad. Viņi vienmēr teica, katru deja, tas taču vesels stāsts, jāsaprot ar šiem un jāmēģina izplatīt to skatītāju. Un skolotājai man ir tāds zelta vārdi, ka daudz vairāk par tavām rokām, vai par tavām kājām, noteikti spēj pateikt tavs acis. Tāds valoda, jo arī tā, kurā joprojām šodien es vēlos sarunāties ar ikvienu dejotāju, vai es esmu pati, es skatos, ka es esmu zelta. Kad sāku strādāt ar bērniem, man radās problēma, kāds var būt bērns, trešgadīgs un cik nedēļu pacību. Un es gāju skolās skolīs, un kāpēju, un paskaidroju, un tā es priekš līdz šeit ienācu bērniem pacību.
laberi. Zāles virsas pakreislē, saules meitas danci veidā, zāles virsas pakreislē. Dieva dēli lūkojās, it caur zolā lampiņā, Dieva dēli lūkojās, it caur zolā lampiņā. Zeme plaukst, dzestro vietus rasināta, to mīlēja labi jauni skrienu dzīvi dzīvojot, kā pazīlu tēva sēdu, nevajag gādītāja, ozols atsauka Dieva lieka plāna viņa. Ozols auga kalniņā, žēli saimnieks, vara sakne zelta sāri sutra viņa lapiņā. Ziedie viņa abelīte, ziedzaļai papardīte, kad uz klauka kupla liela, pa zelta ziedu spiedīnā.
Madonas dejas bērnībai pieder brīnišķīgi pasaku uzvedumi, kurus citu pēc cita iestudēja Dzītra Rubena. 4 gada laiki, zaķīšu pirtiņa, palēkais namiņš, sniegvaltīto 7 rūķīši, sprīdītis, augs un šmauks. Skolotājs saka, ka tieši no pasakām izaug dejotāji. Un katram bērnam atrada vietu uz skatuves, lai viņš justos īpašs. Labs vēl ar tīklu! Cilvēki sākam. Pagad, stop, please. Ai, nē, vēlreiz. Labi, beidzam. Nu, labi. Kas tev par grāmatu? Visam atdod dejo. Mums neinteresē grāmatas, mums tikai titls. Mēs tikai titls. Kas tev tā par grāmatu? Visam atdod dejo. Par ko tur ir? Par Dzītru Rubeni. Un mans veseliņš tev dzīvoja pie Dzītras Rubenes. Prāt. Nākam visi kopā. Pirmo deju brālīti Marsiņu dejosim. Jā, tā kā pagājušajā reizē.
tad šito. Tā, nu ir no tās vietīs, mēs ejam uz rītu. Lūdzu. Dzidras Rubenes mīļākā dziesma bija Dzīvīte, dzīvīte, šūpoju uz tevi. Kāpēc? To neviens nezina. Jo, ja runājam par Dzidras Rubenes mūžu, mēs taču nevaram ierakstīties vārdos par dzīvi, kura būtu maz degusi. Bet kāpēc? Varbūt tā bija atblāzma no tēva mājām. Varbūt ilgas pašai kļūt par žubīti liepzariņā. Mēs varam tikai minēt. Varbūt. Bet varbūt tā bija vēlēšanās būt kopā ar saviem dejotājiem. Nu, piemēram, braucot uz koncertu vai no koncerta autobusā uzdziedāt kaut ko, ko zina visi, jo šo dziesmu taču zina visi. Dzidra Rubene bija garā, bagāts cilvēks. Viņai bija gan ko teikt, gan ko dot citiem. Jo viņas mūžs taču ir bijis bagāts, krāšņs un piepildīts. Nāc vējainu zaru, pie balodzes dauza, krīt pēdējās lapas un pirmais smiegs. Ir nokulti rudzi un mieži un auzas, un man šonakt labi nāks miegs, un man šonakt labi nāks miegs. Kad cilgāna gaisma nāc melnu mucīs, tad modini vējainās zars, tad modini vējainās zars. Es gribu rītāns man īsmās kā acis, cik tīri vien var, 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 cik tīri vien var. Ogurums smagais būs palicis miegā, laimīgs par spēku, kas asinīs pils. Jutīšu iebrienot pirmajā sniegā, krūtīs vēl vasara sils. Krūtīs vēl vasara sils. Kad cilgāna gaisma nāc melnu
Viņa visu panāca pamazām. Pilienu pa pilienam iepilināja mīlestību pret Deju. Iemīlēja cilvēkus, kuri saprata, ko viņa vēlās. Tajā laikā jau nemaz tā nevarēja par tautisko runāt, bet ar Deju viņa to tautisko atnesa un spēcīgi iekodēja savos vidzemes un atvasaras dejotājos. Nenoliedzami viņa pacēla augstumos jebkuru kolektīvu, ko uzņēmās vadīt. Madonas rajona virsvadītāju, protams, klātu pienākumu, bet viņa katram kolektīvam atrada laiku, lai dejotāji iziet uz skatuves ar lepnumu, cieņu un godu. Balvas, diplomi, pateicības, nopelni, tas viss tikai ar sūru darbu. Tas viss nācis caur sapņiem un intuīciju, talants saredzēt katrā dejas solī nozīmi, piepildījumu. Skatītājiem redzot dejotāju, kurš šķiet vienkārši dejā virpuļo un smaida. Viņam nav jāzina, cik minūtes vai stundas veltītas katrai niansei. Airēt spēcīgi Daugavā, lai meitene grib sēsties tavā laiviņā, viļīgi un sievišķīgi izgriežoties, piesist kājas sudmaliņās tā ar visu dvēseli 1, 2, 3. Paklau, bet kā tur bija ar tām sudmaliņām? 1, 2, 3. Man jau ir kauns atzīties, man zālē arī sēž mans deju skolotājs, bet es neesmu dejojis kopš bērnības. Tur taču bija tajās sudmaliņās 1, 2, 3, tas 1, 2, 3, un tur bija plaukstas un rokas augšā. Zālē, cik un kuri ir atvasaras dejotāji? Lūdzu, piecelieties, parādieties. Droši, droši. Droši piecelieties kājās, mēs pamēģināsim varbūt atcerēties, kas tajās sudmaliņās bija tas svarīgās. Un kur ir vidzemes dejotāji, visi, kas ir dejojuši vidzemē? Mēs sēžamies, varbūt ar tā visa pārējā zāle tā sēdēs un skatīsies, kā mēs mācāmies sudmaliņas. Visa Madona taču dejo galu galā. Ceļamies, lūdzu, visi kājās. Jā, tātad, es taču pareizi saku, tā arī bija, jā? 1, 2, 3. Jā, es arī kaut ko atceros. Varbūt palūksim orķestrim to pēdējo. Jā, lai mums ir tā kulminācija, jūs esat gatavi, jā. Paldies, visa Madona dejo, un mēs turpinām dejot. Un mēs turpināsim ar vienu ļoti svarīgu momentu, jo Dzidra Rubene taču mēdza veidot dejas tieši jums. Un tādas ir Madonas piesdancis, Rubenes polka un melderdancis.
dejo. To koncertu, kad Sarmīte un Gundega man izstāstīja par savu ieceri, veidot grāmatu par skolotāju, es biju visai pārsteigta, jo mūsu ģimenē nekad netika uzskatīts, ka mammas darbs ir kaut kas tāds īpašs, un it īpaši ne jau kaut kas tāds, par ko kādreiz rakstīs grāmatu. Jo mums tas uzstādījums bija ļoti vienkārši mājās. Ja? Katram cilvēkam ir savs darbs, katrs dara savu darbu, un katrs dara savu darbu tik labi, cik viņš var to izdarīt. Ja? Un mammas darbs bija mācīt dejot. Viņa to darīja viss viegli un vienkārši saprotam. Ja? Nu, lūk. Un tad grāmatas jau gatavošanas gaitā es arī daudz atcerējos mammas tos darba gadus un atcerējos arī un domāju arī par to, kāpēc pēc tik daudziem gadu desmitiem vēl ir cilvēki, kas atcerās šos kopā padarīto darbu, kopā pavadītos gadus, un kāpēc arī pilsētas vēsturē mammas darbs ir atstājis tādas arī paliekošas pēdas. Un es domāju, ka laikam tāda viena atbilde uz šo jautājumu nav, kāpēc tas tā. Katram tas droši vien būs varbūt kāds cits izskaidrojums, kādas citas savas atmiņas un izjūtas. Bet man šķiet tā, ka tur bija vairāki faktori kopā. Pirmkārt, tā bija mammas tāda ļoti liela atbildības sajūta, jo viņa bija atbildīga, jutās atbildīga par to, ko viņa ir uzņēmusies, un galvenais, viņa domāja, nekad, lai viņa nepieviltu cilvēkus, kam viņa kaut ko ir apsolījusi. Ja? Un otrs arī tāds nozīmīgs faktors bija tas, ka tas bija komandas darbs. Bija brīnišķīga sadarbība ar kolēģiem, atbalsts no kultūras nama direkcijas, administrācijas, no kultūras nodaļas. Ja? Tad sadarbība lieliska ar mūziķiem, ar vokālo ansambļu vadītājiem. Ja? Brīnišķīga koncertu programmas vadītāja. Vienmēr skatuve bija skaistas dekorācijas, vienmēr bija atbilstošas gaismas. Tas bija komandas darbs, ko visi darīja kopā uz vienu mērķi. Ja? Un galvenais šajā komandā bija kas? Tie bija dejotāji, protams. Un katrs dejotājs mammai bija svarīgs. Un katrs dejotājs bija kā personība. Un mamma vienmēr uzskatīja un arī mājās sarunās to uzsvēra, ka viņai jābūt pateicīgai, ka cilvēki nāk pēc garas, grūtas darba dienas, ja, arī fiziski noguruši nāk vakarā dejot, atkal strādāt. Un, var sakot, viņa saka, ja cilvēkiem nepatiktu tas, ja viņiem būtu tas nepieņemam, ja? Tad es jau nezinu, ko varu izdomāt, bet mans darbs jau neko nenozīmētu. Ja? Un es domāju, ja tāda iespēja mammai būtu šodien lasīt šo grāmatu, un mēs jau nezinām, varbūt viņai ir tāda iespēja. Un tad es domāju, ka viņa būtu ļoti priecīga par to, ka viņas darbs ir novērtēts arī pēc tik ilgiem gadiem. Un es domāju, visvairāk viņa priecātos par to, ka grāmatā pie katra tās fotogrāfijas nav anonīmu dejotāji, ka visiem ir vārds un uzvārds. Un tas bija fantastisks Sarmītes un Gundegas darbs, tas bija kaut kas līdzīgs detektīva darbam, ja? Atrast visus tos dejotājus un visus sarakstīt, lai tiešām tas tā arī būtu šajā. Un nobeidzot savas īstās pārdomas, es jums gribēju nolasīt Imanta Ziedoņa dzējas rindas, kas ir veltītas Madonas dejotājai. Un to mamma uzskatīja par savu dejotāju darba, tādu visaugstāko vērtējumu, vai vienu no visaugstākiem vērtējumiem, ko viņi ir saņēmusi. Re, man ir lieli prieki, re, tanco pastaļnieki. Par ķēzeriem kļūst mani tie mazie cūku gari. Bet man ļoti baida, kad rēvīs maidus smaida. Tas ir tāds smuks, bet slikts un izskatās, ka likts. Es turu īkšķi plaukstā, lai lecat jūs vēl augstāk. Ir skaidrs, ka jau drīz kāds boss jūs ieraudzīs. Man vislielāko gandarījumu šovakar sagādāja jūsu stāja, ritms un
skaistos. 5 madoniešiem, viens Imants Ziedonis, 1979. gada televīzijas konkursā Ko es protu. Vakar, mīļā Madona, mīļie madonieši. Tā, vispirms man jāpasaka tā tīri oficiāli, ka mēs ar māsu esam izlēmušas, ka 50 grāmatas tika dāvinātas Madonas pašvaldības bibliotēkā, Madonas novada bibliotēkā. Tad man jāsaka, Dacī, tu man pārsteidzi arī man tas iedalīt dzejoli, jo es to izmeklējos gada garumā. Grāmatā ir stāsts par šādu dzejoli, jā. To Elita Milgrāva savā stāstā minēja par to, ka 5 padomniešiem rakstīja Imants Ziedonis, to es zināju, bet kad dzejols ir atrodams, to es tiešām nezināju. Paldies, sirsnīgs, Dacī, tiešām. Jā. Tad man jāsaka tā. Vislielākais paldies manai māsai par to, ka tajos brīžos, kad man bija ragi dūņās, un tas nebija ne tikai vienreiz vien, tad viņa bija tā, kas man piezvanīja un teica, viss, tagad mierīgi, mēs to varam un mēs to izdarīsim. Un patiesībā es esmu ļoti, ļoti laimīga, ka mēs to izdarījām. Pateicoties tik daudziem cilvēkiem no jums un visai Madonai. Tā, bet nu tad es gribu parunāt par laiku. Es ļoti šo grāmatu rakstot domāju par laiku. Laiks bija mudinošs. Tas man teica, ej un dari, saņemies, vienalga, cik ir grūti, ej un izdari to. Laiks bija brīžiem nežēlīgs. Sarmīta Pagula parunāt ar Guntaru Resni un iemūžināt viņa atmiņas un tik daudz fotogrāfijas no viņa saņemt. Es ar Uldi Šteinu nepaguvu, jo tā noruna satiksimies pavasarī, atliksim sarunu šai ziemā tālāk, tas vairs nepiepildījās. Un tad man bija jādomā par to, cik tomēr ir svarīgi censties to brīdi nenokavēt. Šis laiks bija ļoti siltām atmiņām, brīnišķīgām sajūtām pildīts. Atmiņām par mūsu jaunību, par mūsu bērnību un, protams, satikšanos ar tik daudziem saviem deju laika biedriem un kolēģiem. Visām manām mīļām dejošanas meitenēm, mūsu stātajiem puišiem un visiem citiem izciliem Madonas dejotājiem. Un tad es mēģināju tādu šķirsniņu no šī laika sev atmiņās paglabāt. Un tad gribēju to padalīties šodien ar jums. Pirmās atmiņas, ko es atceros uz šīs skatuves, es sēžu tajā stūrītī uz kādu paaugstinājuma, ir kāds no tiem Madonas deju iestudējumiem. Nezinu, vai mēs bijām skudriņas, vai mēs bijām veciņas vai kas, bet tātad man tur ir jāsēž šai stūrītī un kādā brīdī ir jāpieceļas. Un tad tā jāpārtipina pār skatuvi un jāaiziet otrās kulisēs. Un tad mēs nogājuši tajās kulisēs, ko mēs darījām aizmugurē. Tu neatceries, bet es to ļoti labi atceros. Mēs dejojām tās lomas, ko izpildīja lielās meitenes. Lielās meitenes bija taureņi, viņas bija skaistas tur sniegpārsliņas, kas tik viss nē. Labi, mēs skudriņas, neko, gan jau kaut arī mēs kādreiz būsim tie taureņi. Un tik ļoti gribējās būt tām lielajām meitenēm. Un tad atkal atdibināja atpakaļ uz savu paaugstinājumu un bija atkal skudriņa. Vēlējos teikt, ka lai katrs to Dzidars Rubenes laiku, cik kuram tas ir bijis saskarē ar mūsu mīļo skolotāju, lai katrs to patur tik dziļi sirdī, lai tas nekad no jūsu atmiņām nepazūd un no jūsu sirds lai nepazūd. To es novēlu. Paldies! Sveiciens visiem! Es tiešām esmu ļoti gandarīta un ļoti laimīga būt šeit un par to, ka mēs esam to izdarījušas. Teikšu ļoti godīgi, mums gāja visādi. Kā pa kalniem, kā pa lejām.
sākumā bija milzu sajūsma, tāda, ārkārtīga drosme. Tad mēs iekritām kaut kādā bedrē, bailīgā bedrē, jo nezinājām, kur mēs dabūsim finansējumu šim projektam. Sākumā mums bija arī tādas domas, kā mums pieredze pietiekoši liela un prasības, mēs to gana viegli izdarīsim. Tad atkal nāca atkritieni, jo mēs sapratām, ka grāmata nav tas, ko mēs pazīstam un ko varbūt varam, bet mums tas ir jāizdara, mums ir jāpiespiež un jāpiespiež. Un tad bija sākotnējās domas par nedaudz nodaļām un kādiem nedaudz intervētiem cilvēkiem, un beigās tas ir izaudzis, kā jūs redzat, 300 lapas puses un tikpat daudz fotogrāfijas. Tagad to jūs visu redzēsiet grāmatā. Un es vēlreiz vēlos ļoti pateikties pilnīgi visiem, kas pielika savu plēkus, lai šī grāmata būtu. Un pateikties šī vakara koncerta rīkotājiem, organizētājiem un īpaši jau dejotājiem, protams, un viņu vadītājiem. Bet vislielākais paldies par to, ka mēs pēc ļoti ilgiem laikiem šai zālē dzirdam deju ar dzīvu mūziku. Vēlējos jums īsti pateikt par savu zelta stīgu, ko es atradu gatavojot šo grāmatu. Un tā ir, ja vajag ar pieminētā skolotājas mīļākā dziesma Dzīvīti, dzīvīti, šūpojos tevī. Un arī man bija daudzkārt šis jautājums. Kāpēc? Kāpēc šī galvenā smeldzīgā, skumīgā Friča vārsmu iedzīvinātā melodijā, jo meklējot tajā atbildi, es to laikam pati to drusciņu tā kā pieņēmu, un tajā es gribu arī jums padalīties. Jo man šķiet, ka šī dziesma skolotāja Rubenē nekad nebija tikai dziesma. Vienmēr ir kādi sapņi, kas paliek. Un mēs varam tikai minēt šodien, kādi bija Dzidras Rubenes sapņi, ko viņa nepiepildīja. Tikai tāpēc, ka viņa mūs ikatru un tik ļoti daudzus spēja aizvest pa šo dejas ceļu. Jo viņas dzīve būtībā taču bija ļoti bagāta. Šajā brīdī varētu arī apstāties un likt punktu, bet tomēr ne. Paldies ir ļoti daudz paldies, ko teikt. Paldies Ērgļu Sajieta nama jauniešu deju kolektīvam Rūdis un vadītājai Antrai Grīnbergai. Paldies Cesvainas jauniešu deju kolektīvam Cesvaini un Lubānas kultūras nama tautas deju ansambļa Lubāna vidējās paudzes deju kolektīvam un vadītājai Lailai Ozoliņai. Paldies Sarkaņu pagasta senioru deju kolektīvam labākie gadi un vadītājai Daigai Materniecei. Paldies Maronas pilsētas kultūras nama deju kolektīviem, bērnu deju kolektīviem Akspoli un senioru deju kolektīvam Akvasara, vadītāja Marija Rīniecei. Paldies tautas deju ansambļa Vidzeme jauniešu un vidējās paudzes deju kolektīvu sastāviem, vadītāja Rudīte Jurciņa. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka tik skanīgu un skaistu muzikālo pavadījumu mēs Madonā sen nebijām dzirdējuši ļoti sen. Paldies par šo muzikālo piepildījumu Madonas salona orķestrim Artūra Klopas vadībā. Inese Freja, viola un balss, Sidija Paikne, balss, Jānis Rīnieks, klarnete un bass, Egons Liesmets, trompete, Ivans Pūkstenis, basgitāra, Artūrs Zeks,
summa, kas būs, nu jūs taču zinat, kas jādara, vai ne? Pirmā tūre – satikšanās! Otrā tūre – meitas iet ciemos! Trešā tūre – vienam puisim divas meitenes! Ceturtā tūre – puiši ķer meitas! Piektā tūre – valcers ar bučošanos! Sestā tūre – visi pa mājām!
briesmīgi. Novot, man patīk. Labi. Paldies, labi, ka es pacēlu tos uzmaniņu jautājumus. Es sagatavoju jūs visus loģiskam iznākumam. Jā, jo šobrīd gan koncerts ir izskanējis, bet daudz svarīgāk, ka šobrīd jau mēs varam teikt, ka esam palaiduši tautās grāmatu Visa Madona dejo. Paldies jums visiem par kopā būšanu, par labskaņu šovakar rūpējās grupa AJV, par apgaismojumu Dzintars Bereziņš, vizuālās intermēdijas sagatavoja Māris Milgrāvis, scenogrāfs Ivans Pritāns, rokas pulsa gan koncerta laikā, gan arī pirms tam turēja koncerta režisore Ināra Cakule. Ar jums kopā biju arī es, Aigars Noviks. Un vislielākais paldies par šīs dienas notikumiem sakām māsām Šastakovām, kā mēs viņas Madonā atpazīstam, Gundagai un Sarmītai. Paldies par šo jūtīgo